godinam un pieminam tos cilvēkus, kuri ticēja un aizsargāja Latvijas brīvību. Protams, gribētos atcerēties arī tos cilvēkus, kas dara to šodien. Mūsu karavīrus, robežsargus, mūsu valsts policiju un citus cilvēkus, kuri aizstāv mūsu konstitūciju. Protams, šī brīvība viņa nebija bezmaksas. Mēs maksājam par to ar savu spēku, izturību, ar asins. Daudzi cilvēki ir krituši, lai šodien mēs dzīvotu brīvā Latvijā. Protams, mūsu sabiedrībā ir tādi cilvēki, neliela daļa tādus cilvēkus, kuriem nepatīk Latvijas brīvība, kuri varbūt gribētu ieraudzīt citu valsti. Gribētos, lai tie cilvēki saprastu, ka ne viss ir pazaudēts un ka viņi var pamainīt savu viedokli un var dzīvot Latvijas sabiedrībā. Bet tikai tad, kad viņi ciena to labu. Protams, gribētos pateikt, ka mūsu patriotisms, viņš nav tikai valsts valodā, viņš nav valsts valodas prasmē, kaut arī valsts valoda ir jā. Viņš nav tikai Latvijas karogā, viņš ir sirdī, viņš ir tajā momentā, kad tu jūti un esi gatavs aizsargāt savu brīvību un demokrātiju. Un, protams, gribētos arī pateikt, ka agrāk par šo brīvību mēs maksājām ar asins, tagad mēs varam samaksāt ar naudu. Protams, tagad ir grūts laiks, kad mums ir jāmaksā ļoti lielu naudu mūsu aizsardzībai, bet nauda tā ir neliela cena Latvijas aizsardzībai. Visiem paldies, kuri noklausīja video līdz galam. Atvainojiet par manu Latgulas akcentu. Par brīvību, par Latviju, par demokrātiju.